Sveiki visiem, kas sāk pievienoties. Pagaidīsim vēl kādu minūti. Tā, sveiki visiem vēlreiz, kas pievienojušies. Gan jau pievienosies vēl kādi cilvēki, bet sāksim tad mūsu tiešraidi. Parasti šīs tiešraides ir pēc kārtējām domas sēdēm, bet šis ir tātad papildu izlaidums, jo šodien mēs atsevišķā domas sēdē skatījām 2028. gada pašvaldības budžetu un ar to saistītos noteikumu projektus un lēmumus. Galvenais, ko es gribētu uzsvērt un ko es minēju arī domas sēdē un pirms tam komitejā, kad šis budžets, mēs pie viņa strādājam cītīgi ar iestādēm, ar iestāžu vadītājiem. Paldies vēlreiz teikšu arī viņiem, grāmatvežiem, finansistiem, kuri mums palīdzēja visam iet cauri, iedziļināties, skatīties, ko varam ietaupīt, ko varam efektivizēt un vienlaikus, kā mēs varam nodrošināt papildus finansējumu ļoti vajadzīgām programmām iedzīvotājiem. Un tas rezultāts tiešām, es šo budžetu saucu par budžetu cilvēkiem, jo mēs esam gan palielinājuši dažādas programmas, gan arī ieviesuši pat jaunas līdzfinansējuma programmas ar mērķi, lai aizvien vairāk pašvaldības strādātu kopā ar cilvēkiem, gan infrastruktūras jautājumos, gan pasākumu rīkošanā un dotu aizvien lielākas iespējas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu un iesaistīties tādā veidā pašvaldības dzīvē. Varbūt sāksim ar kaut kādiem lielākajiem projektiem. Ja mēs runājam par infrastruktūru, par ielām, komunikācijām, tad šogad noslēdzas Zemgales industriālā parka pirmā kārta, šis lielais 25 miljonu projekts. Kā rezultātā ir jau izbūvēts un atvērtas Atmodas iela, Ganību iela, bet arī ir savilktas visas nepieciešamās komunikācijas šajās teritorijās, lai tur varētu ienākt uzņēmēji. Un drīzumā arī mēs laidīsim, teiksim tā domā izskatīšanā būs kaut kādi lēmumu projekti par to, kad varam nodot šīs zemes interesantiem izsolē uz apbūves tiesībām. Tāpat Pulkveža Brieža iela, par ko jau iepriekš arī domē bija pieņemts lēmums. Jūs jau redzat, dzīvē tur remonti ir sākušies. Un turpināsies Dzirnavu-Bauskas ielu, pabeigsim šo projektu, lai sakārtot arī ielu tīklus, komunikācijas. Nameja ielas bērnudārzs, tam šobrīd tieši ir atvērts iepirkums, arī to šogad plānot sākt. Tātad Dzirnavu-Bauskas iela, turpat blakus Miera iela šogad plānota. Un arī dzelzceļa pārvads pār Lietuvas šosei. Tātad paralēli vai ļoti cieši kopā plānot šos projektus īstenot, lai, teiksim tā, ja mēs satiksmi no šīs tā saucamās apceļa puses
ar remontdarbiem ierobežojumiem, lai tas būtu maksimāli vienlaikus, lai nav, teiksim, 2 gadu viens remonts un tad vēl kaut kādu gadu cits. Mēģināsim iespējami reizē to darīt. Tāpat atbalsts pieaudzis izglītībai. Esam paredzējuši arī infrastruktūrai, teiksim, finansējumu tur, kur varbūt viņš jau kādu laiku bija vajadzīgs. Piemēram, Pārlielpas skolas baseina remontam, Mātera iela sporta halles, jumta seguma nomaiņai. Proti, lai mums šīs būves varam viņas iespējami labi uzturēt un sniegt pakalpojumus šos iedzīvotājiem. Jo ilgāk mēs neinvestējam mūsu remontos, tad parasti tā cena tikai ar laiku pieaug, jo kļūst lielāki šie te labojumi. Tad no infrastruktūras projektiem budžetā vēl iekļauts ir finansējums grantētu ielu asfaltēšanai 300 000 eiro apmērā. Protams, caur projektu līdzekļiem ir šī ielu apgaismojuma, pārbūve, modernizēšana uz LED lampām. Turpinam izstrādāt Platonas ielas būvprojektu sadarbībā ar iedzīvotājiem, arī ielu apgaismojumu izveidēja papildus 50 000, kopā 68 000 ir paredzēta budžetā. Un arī citām vajadzībām. Tā, principā gaidīšu jūsu jautājumus, jo lielu daļu jau esmu izrunājuši. Protams, par šīm atbalsta programmām noteikti gribas uzsvērt, ka tātad iekšpagalmiem mums ir trīskāršots finansējums no 100 uz 300 000. Līdzlības budžets ir divkāršots un šogad sastādīs 160 000 eiro. Uzņēmējdarbības atbalsta grantiem ir divkāršots finansējums, un tagad tas būs 100 000 eiro. Ir jaunas atbalsta programmas ieviestas kanalizācijas tīkla izbūvēji un ūdensvadu tīkla izbūvēji. Kanalizācijas tīkliem 150 000, ūdensvadu tīkliem 100 000. Faktiski trīskāršots ir biedrību un nodibinājuma reliģisko organizāciju atbalsta fonds, un 60 000 papildus esam piešķīruši lielākiem kultūras un turisma pasākumiem, kā līdzfinansējumu privātajiem organizētājiem. Proti, līdz šim šajā fondā varēja saņemt līdzfinansējumu līdz 1500 eiro tādiem mazākiem pasākumiem. Tas saglabājas, un šis finansējums ir pieejams šobrīd līdz 2000 eiro vienam projektam, kopā 40 000 apmēram. Un lielajiem projektiem ir plānots vēl top nolikums, bet ir plānots, ka tie varētu būt visdrīzāk līdz 20 000, varbūt mazliet vairāk, un tātad, lai varētu rīkot lielākus pasākumus, festivālus. Šeit mēs ļoti ceram uz labu sadarbību ar privāto sektoru, jo privātam sektoram, privātiem organizētājiem ir ļoti liels bonus, ko nevar pašvaldība, tā ir sadarbība ar sponsoriem, kas mums kā pašvaldībā ir ļoti ierobežoti. Savukārt privātie organizētāji jau var piesaistīt gan mūsu līdzfinansējumu, gan arī kaut kādu citu papildus līdzfinansējumu. Un tad, ja jums būs vēl kaut kādi konkrētāki jautājumi, tad skatīsimies. Tā. Kārtīgi jau reizi pirmais jautājums, kad būs vaļā jaunais tirgus. Es šo jautājumu atbildēju iepriekšējā tiešraidē. Tātad šobrīd pēc mūsu pēdējām sarunām ar attīstītāju tas realistiskais laiks, tad pēdējais sarunas ir tās, kurās mēs vienojāmies par grozījumiem zemeslomas līgumā. Proti, ka daļu šīs teritorijas tuvāk stacijas aplim pašvaldība pati uzņemsies, un mēs jau drīzumā arī iesniegsim un domē iepriekšējā domas sēdē atbalstījām projektu iesniegšanu mobilitātes punktu izveidē gan šeit, gan arī pie cukurfabrikas stacijas. Un attiecīgi tad šo sarunu laikā tas minējums, jeb
Es negribētu viņu saukt par solījumu, tā ir prognoze paša attīstītāja, ka maijā visdrīzāk tirgus varētu apvērties. Tā kā mēs dzirdējām pagājušajā gadā uz Jāņiem, bet cerams, ka tad uz šiem Jāņiem, uz šī gada Jāņiem arī būs mums jaunais tirgus vaļā. Tā, jautājums bija, kuras grantētās ielas plānotas asfaltēt, tad šobrīd par to lēmums vēl nav pieņemts. Un mēs esam runājuši ar pašvaldības speciālistiem pilsētas saimniecībā, ka mums būtu nepieciešams šo izvēli veikt ne tik daudz politiski, cik balstoties uz kaut kādiem objektīviem kritērijiem. Vai tas ir skarto iedzīvotāju skaits vai satiksmes intensitāte. Un šobrīd speciālisti arī apkopo šo informāciju par dažādām ielām, skatoties, kāds tur varētu būt šis intensitātes. Ne tikai satiksmes, tā var būt arī, piemēram, bērniem ceļš uz skolu. Tāpat bērniem ceļš uz skolu vai kaut vienkārši izplatīts gājēju ceļš vai kaut kāds cits kritērijs. Un skatīsimies, cik mēs varam šī gada ietvaros izdarīt. Katrā ziņā šobrīd es saprotu, šāda atsevišķa pozīcija budžetā nav bijusi, bet mēs uzskatījām, ka ļoti svarīgi novirzīt finansējumu. Un tas, ko es pie budžeta neminēju, bet ko es jau stāstīšu vien domas sēdē, ar visu to sarežģīto procesu mēs skatījāmies veidus, kur taupīt. Visi zina to slaveno Volvo stāstu jau, bet mēs skatījāmies dažādus veidus, kur šo ietaupījumu gūt, kur pašvaldība var lieki netērēt naudu un kopā precēs un pakalpojumos. Tas samazinājums bija ap 640,000 eiro, kur mēs atradām veidus, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kuru mēs varētu pašvaldību tērēt taupīgāk, dzīvot prātīgāk, varbūt kaut kādas lietas, kas mums īsti kur mums īsti nav nepieciešams varbūt šos tēriņus veikt. Jautājums, pie kā nepieciešams vērsties par kanalizācijas ūdens tīklu izbūves licencēm. Uz šo jautājumu jums vislabāk atbildes sniegs šodien domas sēdē arī vienlaikus ar budžetu apstiprinātie saistošie noteikumi. Pirmajā gadā tur būs garāks pieteikšanās termiņš, bet mums vēl jāsagaida ministrijas akcepts pirms viņas stājas spēkā. Katrā ziņā drīz šie saistošie noteikumi prognozējams, kas stāsies spēkā, un tur jau attiecīgi būs šī kārtība visā atrunāta. Bet jūs jau šobrīd varat domas mājaslapā, varat Googlē ierakstīt Jelgavas doma lēmumi, un šodien pastīties jau šos saistošos noteikumus. Tur jau šī kārtība ir paredzēta, un tiklīdz viņi stāsies spēkā, proti pēc attiecīgas akcepta no ministrijas, tad mēs arī noteikti publicēsim tādu uzsaukumu. Par elektrības ielas segumu šī gada budžetā tas nav paredzēts, bet skaidrs, ka tā ir arī viena no būtiskām prioritātēm. Ar ielu segumiem vispār, ja mēs runājam īpaši par asfaltētām ielām, ļoti svarīgs kriterijs. Arī tā skaitā, ja mēs runājam par grants ielām un to asfaltēšanu, svarīgi, kas jāņem vērā, vai zem šīm ielām jau šobrīd ir komunikācijas sabūvētas vai pārbūvētas. Un, proti, ja mēs zinām, ka tur kaut kādā pāris gadu laikā plānots vilkt komunikācijas, tad mēs šogad neasfaltēsim to ielu. Tas ir vēl viens svarīgs kriterijs, bet vispār, ja runā par ielām, tad šie asfalta darbi, ja tīpaši ir nepieciešama rekonstrukcija un rakšanās ar komunikācijām, viņi ir diezgan dārgi un tīri no budžeta. Finansēt viņus ir padārgi. Bet mēs skatāmies dažādas iespējas fondos, no kaut kāda fonda finansējuma, kur ir iespējams. Bieži vien tas saistīts ar kaut kādiem uzņēmējdarbības projektiem, bet skatīsimies, cik būs iespēja. Ja mēs varam piesaistīt fondu finansējumu, tie ir uzreiz 85% no projekta izmaksām aptuveni. Tad, kad mēs kā pašvaldība arī raitāk varam iet uz priekšu un kaut kādus projektus īstenot. Tā ir jautājums, vai jāievieš šī apmaiņa finansējuma kārtība, nemaz pagalmu labiekārtošana, bet dzīvokļu mājas renovācija. Tad lūdzu precizējiet šo jautājumu. Es īsti nesaprotu, kāds ir ierosinājums,
kāds konkrēti būtu šis ierosinājums, jo principā mums budžetā ir arī līdzfinansējums projektu izstrādēji daudzdzīvokļu māju renovācijai. Ja mēs runājam par renovācijas līdzfinansējumu kā tādu, tad šī programma vairāk ir valsts pārziņā, ja Baltuma pārziņā ir bijis pieejams šis līdzfinansējums. Arī Jelgavā vairākas mājas to ir ieguvušas. Un attiecīgi, teiksim, ja mājas renovācija maksā, piemēram, 2 miljonus, skaidrs, ka pašvaldība no sava budžeta nevar pielikt 1 miljonu. Tas reāli nav iespējams. Šīs arī ir fondu programmas, ja valsts izlemj tajā virzienā iet. Un, manuprāt, valstī būtu jāiet šajā virzienā, jo tas ļauj ietaupīt ievērojamus energoresursus un arī ilgtermiņā ceļ īpašumu vērtību un, protams, arī ļauj ietaupīt finansējumu māju dzīvokļu iedzīvotājiem. Un tas aicinājums, ko es minēju arī kaut kādās sanāksmēs, ka mums būtu jāskatās, piemēram, šis klimata fonds, klimata fonda līdzekļi, kas nāk no Eiropas, kā viņi dod vislielāko labumu. Un valsts, piemēram, ir palaidusi programmu pagājušajā gadā šo līdzfinansējumu elektroauto iegādēji cilvēkiem. Bet jautājums, vai tādu lielāku efektivitāti mēs nesasniegtu, ja mēs palīdzētu pašvaldībām, piemēram, ar elektroautobusu iegādi vai novirzīt šo naudu māju siltināšanai. Man liekas, tas efekts tomēr būtu lielāks kopējais. Bet, katrā ziņā tas tāds valsts jautājums un debatējams. Jautājums, vai ir plānā sakārtot jautājumu par bērniem ar īpašām vajadzībām, lai viņiem būtu iespēja tālāk attīstīties pēc 9. klases? Lūdzu, precizēt jautājumu. Ko jūs domājat, kādā ziņā sakārtot? Tā labā ziņa par bērniem ar īpašām vajadzībām. Mēs šogad budžetā pirmo reizi paredzējām finansējumu ēdināšanai skolā bērniem ar invaliditāti. Līdz šim šāds atbalsts pārsvarā bija daudzbērnu ģimeņu bērniem, bet no šī gada, no šī budžeta arī esam līdz šim no šī jaunā budžeta būs paredzēts finansējums arī bērniem ar invaliditāti. Tā. Vai ir zināms, kad tiks slēgts Jelgavas cietums, un vai Tieslietu ministrija vēl ir devusi ziņu, kas notiks tālāk ar šī problēmu? Šobrīd nē, cik man zināms, šobrīd notiek pamazām ieslodzīto pārvietošanu uz jauno Liepājas cietumu, bet nav zināms nekas vēl konkrētāk, bet esam plānojuši runāt par to ar Tieslietu ministriju. Tā, ir izskanējis doma par ielu nosaukumu. Jums nepatīk tas, nav lēts prieks, tas viss maksā. Par ielu nosaukumu maiņu tas nav, protams, tas nav tāds superkritisks, šodien izlemjams jautājums, bet, kā jau mēs minējām, kā jūs skaidrojat arī iepriekš, ik pa laikam šis jautājums dažādu iemeslu dēļ sabiedrībā tiek pacelts, un šobrīd mēs esam palaiduši aptauju iedzīvotāju. Esam saņēmuši jau vairāk kā 1200 atbildes, kas ļoti priecē. Tad gribās noskaidrot cilvēku attieksmi gan par konkrētām ielām, par ierosinājumiem, kas ir bijuši, gan arī par plašāku, restīvi par vispār kādus principus mums būtu jāievēro kā pašvaldībai šajā jautājumā. Tas nenozīmē, ka mēs tagad skriesim puspilsētu pārdēvēt. Galīgi nē, bet ir gadījumi, kad šie jautājumi, tā teikt, aktualizējas kaut kādiem dēļ, piemēram, kara dēļ, publiskās atmiņas centrs ir ierosinājis mainīt vairāk ielu nosaukumus, kurus viņi saista ar šo PSRS laika režīmu. Tāpat Jāņa Bisnieka fonds ir aicinājis pārdēvēt Prohorovu ielu par Jāņa Bisnieka ielu. Un šādos jautājumos es domāju, ka mēs nevaram arī mūžīgi
teikt, protams, ja mums ir kaut kas degošs, mēs vienmēr darīsim vispirms kaut ko degošu, bet ielu nosaukuma maiņa mūsdienās, tas nav arī nekas ārkārtējs, jo Rīgā, manuprāt, tas pārdēvēto ielu skaits ir ļoti liels. Cilvēki dzīvo tālāk, nav jau tā, ka kaut kāda liela nelaime ir notikusi. Un arī šīs divas ielas, ko mēs šobrīd skatāmies, tur šo māju, jeb numuru plāksnītes pie mājām skaits ir salīdzinoši neliels. Un teiksim, pārējie dokumenti, kas ir dzīvesvietas deklarēšanās vai kaut kas cits, kā jau saku, tas pārsvarā viss ir pieejams jau mūsdienās elektroniski. Un šādos gadījumos, domāju, mēs arī varam paredzēt, ka, piemēram, izziņas, ja nepieciešama viņa papīra formātā, tad mēs varētu izsniegt bez kaut kādas papildu maksas. Bet tas, katrā ziņā, ir kopumā vērtējums jautājums. Noteikti mērķis nav mums pasliktināt kaut kādā veidā iedzīvotāju stāvokli. Protams, tas varētu skart arī uzņēmējus, kas atrodas uz konkrētās ielas. Viņiem varbūt sagatavot vizītkarti, citi materiāli ar šīm adresēm. Tāpēc, pirms mēs uz to lēmumu virzīsimies, mēs noteikti aptaujāsim arī konkrēti ietekmētos cilvēkus. Bet uztvert šo jautājumu kā tādu nevajadzīgu vai nebijušu, mēs īsti nevaram, jo šie ierosinājumi nāk. Kaut kādai reakcijai no mūsu puses ir jāsako. Vai ir plānots, nākamais jautājums, vai ir plānots mainīt ceļu virskārtu Lielupes un Drigas tiltiem? Jā, ir plānots, bet ne šogad. Kā es minēju, esmu skaidrojis arī iepriekš, principā mēs pat apsvērām iespēju šogad mēģināt virzīt jau šo te finansējumu šim projektam, bet ko mēs sapratām, ka mēs nevaram vienlaikus aiztaisīt abas galvenās artērijas iebraukšanai Jelgavā. Ja mēs remontēsim Miera ielu un dzelzceļa pārvadu pār Lietuvas šoseju, tātad šo saucamo no apvadceļa puses iebraukšanu, mēs nevaram vienlaikus būtiski ierobežot satiksmi arī pār abiem tiltiem. Tāpēc tā vienošanās šobrīd deputātu vidē ir tāda, ka pabeidzam tur, kur mums ir Eiropas fondu finansējums, tātad turpinam šos projektus Miera iela un dzelzceļa pārvads. Un tiklīdz būsim tos pabeiguši, tad nākamā prioritāte mums ir abi tilti un segumu nomaiņa no Jāņa Čakstas bulvāra līdz Kalnciem ceļam Rīgas ielā. Tā. Jautājums, vai ir plānā par Nāmeju ielu nosvaltēt no 1. līdz 2. līnijai? Šobrīd budžetā tas nav iekļauts, bet, kā es minēju, ir paredzēta līdzekļi šo grāns ceļu asfaltēšanai. Kurus konkrēti asfaltēt, tas vairāk būs jautājums par datiem un kvalitīviem rādītājiem. Kvalitīviem, kvantitatīviem. Proti, skatīsimies, cik daudz ir skarto iedzīvotāju lokus, skatīsimies, cik liela ir intensitāte, jo prioritāri šos līdzekļus būtu jānovirza tur, kur tas skar pēc iespējams vairāk cilvēkus. Ja tā ir kāda neliela ieliņa, pa kuru daudz nepārvietojas cilvēks, skaidrs, ka tā nebūs objektīva, tā nebūs prioritāte, jo mums ir daudz ielas vēl grantētās, kuras ir tādas dzīvākas transporta artērijas vai gājēju, iedzīvotāju, pastaigu, vai vienkārši tur dzīvo vairāk cilvēku. Uz šīm ielām tās būs prioritāras. Tā, vai ir plānots paplašināt pagalmu labiekārtošanas programmu, lai tā būtu pieejama mājām, kuras pašlaik nekvalificējas dēļ komerctelpu īpatsvaru vai īpašnieku īpatsvaru? Jā, tātad mēs esam sagatavojuši, šobrīd vēl gatavojam šo noteikumu projektu, un ir palielināts šis īpatsvars, ja nekļūdos, abos gadījumos līdz 40%. Vismaz attiecībā uz komerctelpām tas piedāvājums bija palielināts līdz 40%. Kad tas ir pieļaujamo īpatsvaru. Tā. Jautājums, kāpēc aizliedz kreiso pagriezienu no Drigas tilta?
Šo jautājumu ilgi diskutēja un skatīja Satiksmes kustības drošības komisija. Beigās tika pieņemts lēmums, ka ir šis risinājums dzīvē jāizmēģina. Un uz tilta braucot, laicīgi ir šīs zīmes par to, ka ir šīs turpmāk tas kreisais pagrieziens noteiktos laikos nav atļauts. Pirmās dienas mēs bijām runājuši ar pašvaldības policiju, ka viņi nodarbosies ar šo skaidrojošo brīdinošo darbu. Un, protams, ja cilvēki ilgstoši neievēro šos noteikumus, kā par jebkuriem satiksmes noteikumiem, ir sagaidāms, ka tur attiecīgi kārtības sargi kaut kāda reakcija jau tam var sekot. Līdz ar to par to nebūtu jābrīnās. Mēs esam maksimāli to informāciju palaiduši visur, kur ir iespējams, visos tīklos, mājaslapā. Noteikumi ir jāievēro, mēs nevaram viņus neievērot. Un skaidrs, ka jāskatās, kā satiksmes plūsma virzīsies turpmāk šajā aspektā, jo var novērot, ka mazliet vairāk stāv mašīnas pie pirms kreisā pagrieziena uz Pastīli, pie Domes, bet vienlaikus, ja mēs divas joslas laižam taisni, tad viena daļa transporta plūsmas var nobraukt pa labi uz Uzvaras ielu, tālāk doties vai satiksmes ielas, satiksmes ielas apkaimes virzienā. Tāpat, piemēram, ja jums nepieciešams tomēr nokļūst uz Driksas ielu, jūs varat pagriezties pa labi, pabraukt tālāk gar Viesnīcu, galā ir aplis uz apgriešanos un pārbraukt pēc tam taisni pāri. Skatīsimies, vērtēsim pēc tam datus, kāds ietekmē transportu. Tā jau tika arī Satiksmes kustības drošības komisija skaidroja, ka šis ir vienkārši dzīvē jāpārbauda. Te nav iespējams jāstāsta, kādi būs cilvēku paradumi, vai tas kopumā uzlabo mums caurplūdi caur šiem krustojumiem vai ne. Jo arī iepriekš radās visādas situācijas, kad cilvēki ilgstoši brauca pa šo kreiso malējo joslu, un tad pēdējā brīdī spiedās iekšā labajā joslā, lai brauktu taisni pirms krustojuma ar Driksas ielu, ar Jāņčaksta bulvēru, atvainojos. Un, tas arī radīja satiksmes problēmas. Tā kā problēmas ir abos gadījumos, jāstāsta, kurā gadījumā mēs funkcionējam labāk. Tā. Nākamais jautājums. Ir atļauts pašvaldību dzīvoklis, kurš ilgstoši īrē? Jā, nesen pieņēmām šādus grozījumus, kur var vairāk uzzināt, kam tas ir nepieciešams. Tad šeit, pirmkārt, šādus grozījumus vispirms pieņēma valsts, jo iepriekš šādiem piešķirtiem dzīvokļiem īsti nebija paredzēts, ka viņus tālāk var ļaut atsevināt. Un tā ideja būtībā ir tāda, ka tas kritērijs ir 10 gadi, proti, dzīvoklis ir piešķirts, piemēram, bērnam, bārnim vai personu, jebkādu gadījumu dēļ, kad šis dzīvoklis ir piešķirts, ja persona tur dzīvo 10 gadus, tad tā motivācija lielā ir dot iespēju personai iegādāties šo dzīvokli sev īpašumā. Tad persona, jebkurš šis jaunais īpašnieks ar lielāku ticamību šo dzīvokli varētu arī investēt viņā. Jo kamēr viņš ir pašvaldības un tur tikai ir atļauts dzīvot, cilvēks nebūs motivēts investēt vai pašā dzīvoklī, vai kopā ar citiem īpašniekiem investēt, siltināt māju. Līdz ar to kopumā tā lielā ideja ir tāda, un jau 1. uz janvāra, 29. janvārī, kad bija domas sēde, jau mēs pirmos 3 lēmumu projektus šādus skatījām un akceptējām, ka personām ir tiesības izpirkt šos dzīvokļus. Tad ir jautājums, vai ir plānots kaut kāds atbalsts siltumapgādes pakalpojumiem. Te bija par 3 pusģimenēm, bet es mēģināšu atbildēt mazliet plašāk. Tad pašvaldība nodrošina šo dzīvokļu pabalstu, ne dzīvokļu, bet pabalstu komunālo maksājumu sekšanai.
siltumu. Tātad, ja tur rēķina viņi atbilstoši formulām, ja cilvēki tam kvalificējas objektīvi, tad šāds pabalsts ir pieejams. Bet tāda plašāka atbalsta programma pašvaldībā nav reāli iespējama. Tas, ko es vēlos uzsvērt, ir, ka mums ir viens no zemākajiem siltumapgādes tarifiem pilsētā. Tie, kas ir pieslēgti centrālajai pilsētas siltumapgādei, no visām pilsētām mēs esam ļoti labā situācijā šajā ziņā. Un tas rēķinu īpatsvars, skaidrs, ka viņš var radīt neērtības, bet mēs jau nevaram arī kā cilvēki dzīvot, gaidot, ka vairs nebūs nekad augsts un nebūs ziema. Jā, vidējā temperatūra pēdējos gadus jau labu laiku, patiesībā 30 minūtes, visu laiku kāpj. Un iet uz augšu, es atceros savu bērnību, kad šādas ziemas bija pilnīgi normalitāte. Tas ir 30 gadi atpakaļ. Tā temperatūra vidējā kāpj. Pēdējos 2 gadus mums ziemas bija ļoti minimālas, bet šogad ir vairāk. Tā kā es saprotu, ka problēmas drīzāk varētu būt, iespējams tiem, kas izmanto kaut kādus citus apkurs veidus ar granulām vai kādās citos veidos. Bet es domāju, ka tomēr valstī būtu jānāk ar savu kaut kādu atbalsta programmu, jo mēs kā pašvaldība, ko mēs varam? Mēs varam strādāt pie tā, lai mums būtu zems siltumapgādes tarifs, centralizētai siltumapgādei. Mums nav iespējas ietekmēt granulu tirgu vai kaut citu kurināmo tirgu. Tā ir tomēr valsts politika, valsts atbildība. Un arī iepriekš, kad mums bija šie krīzes apstākļi ar augstām energoresursu cenām, tad tā bija tāda mērķēta valsts programma. Manuprāt, arī valstī, ja viņi redz, ka šeit tā valsts lielā politika kaut kur nav nostrādājusi, kaut kas vai pietrūcis regulējums, vai kaut kas cits ir aizgājis grīstē, tad valstī arī būtu jāuzņemās šī atbildība, jānāk ar kaut kādām atbalsta programmām. Tā, pašvaldība februāra sākumā pasūtīja daudzdzīvokļu māju iekšpavalmu iebraucienu ceļu tīrīšanu, kā rezultātā tika bojāts asfalta segums. Es par konkrēto jūsu gadījumu nezinu, ko jūs minat, bet šajā gadījumā noteikti jūs varat vērsties pret konkrēto, vismaz uzrakstīt iesniegumu un jautāt, ja tas ir, teiksim, daudzdzīvokļu mājai piederošs ceļš, iespējams, ka tur ir arī kaut kāda zaudējuma prasība. Ja tas ir pašvaldībai piederošs ceļš, tad jūs vienkārši varat informēt. Es ieteiktu tādā gadījumā mums labāk karte.jelgava.lv pieskiet šo problēmu, ka tur izveidosies kaut kāda bēgļa, varat arī aprakstīt šo risinājumu, kāpēc viņi ir, ja viņi ir izveidojusies kaut kāda konkrētas darbības rezultātā. Bet jā, sīkāks nenokomentēšu šobrīd. Tā, tad Kalnciema ceļā jautājums par veloceliņu. Un kādēļ tā projektā likvidēta autobusu pietura? Par autobusu pieturu es arī uzreiz nenokomentēšu, to mēs varam pastīties kopā ar projektētājiem. Bet vispār es šodien arī domas sēdē skaidroju, tad pašvaldība šī gada Finanšu ministrija, valsts saima, pieņemot budžeta likumu, ir ietvērusi papildus nosacījumus pašvaldībai, kuru neizpildes gadījumā pašvaldības nevarēs saņemt aizņēmumus. Un, ja iepriekš šis nosacījums bija tikai aizņēmumu apjoms, jeb saistību apjoms pret pašvaldības ieņēmumiem budžetā, tad šobrīd ir ieviests saistību apjoms pret bilanci, kurš nedrīkst pārsniegt 30%, un nosacījums, ka likviditātes koeficients nedrīkst būt zemāks par 0,8. Un šajos gadījumos mēs šobrīd pēc prognozēm iekļaujamies, ka mēs varētu saņemt kaut kādus papildu aizņēmumus. Bet to skaidri mēs zināsim martā, kad mums būs zināmi šie skaitļi, cipari par iepriekšējo gadu un kāda mums ir situācija šobrīd ar abiem minētajiem koeficientiem. Un mēs esam budžetā pie nesadalīto naudas līdzekļu atlikuma.
rezervējuši finansējumu gan, lai mēs varētu virzīt uz priekšu Spīdols valsts ģimnāzijas stadionu būvniecību, gan arī ir ierezervēts finansējums Kalnciema ietveju un apvienotam veloceliņam. Nu jā, un respektīvi gaidīsim to situāciju. Esam sagatavojušies, lai tos projektus varētu realizēt, bet šobrīd tas viss būs atkarīgs no finanšu rādītājiem. Tiklīdz būs iespēja, tad noteikti arī varēsim marta tiešraidē noteikti par šo sīkāk runāt. Varbūt jau februāra beigās, bet visdrīzāk martā. Katrā ziņā tas, ko es biju uzsvērt, ka šie projekti, mēs esam vienojušies, ka šie projekti, Spīdols skolas stadions un Kalnciema ceļš, tie ir prioritāri, attīstāmi projekti. Viss atkarīgs no finansējuma pieejamības, jo tīri no pašvaldības budžeta tos sekt mēs, diemžēl, nevaram šobrīd. Vai plānot jaunu zemes īres maksas mājokļus, nevajadzētu vairāk lielos dzīvokļus? Bet es saprotu, jautājums ir, ka lielie dzīvokļi ir pieejami salīdzinoši reti. Jā, šī ir problēma, ko es pats personīgi esmu jau vairāk kārt runājis, un es domāju, ka mēs nerunājam tikai par zemās īres cenas mājokļiem, bet vispār par dzīvokļu pieejamību tirgū, jo arī mana loka, cilvēki, paziņas, tas, ko var novērot, kad, teiksim, viņi dzīvo Jelgavā dzīvoklī, mums pārsvarā bija šajā padomu mājās pārsvarā 2 stabu dzīvokļi. Un kamēr viens bērns piedzimst, tikmēr mēs vēl dzīvojam, ja mums piesakās vēl kāds bērns, pašā cilvēki. Ko dara Jelgavā? Mums lielā dzīvokļa nav pieejama daudz. Tad, ko dara cilvēki? Viņi pērk zemi un ceļ māju. Vai tas ir novadā, Ozolniekos, Pierīgā, kaut kur citur. Un tas, protams, ir tā ir dzīves realitāte. Tāpēc arī ļoti daudz gan priekšvēlēšanu kampaņā, gan šobrīd mēs runājam par to, ka nepieciešams atjaunot dzīvojamo fondu, un arī tās var būt gan zemes cenas īres maksas, bet zemes cenas īres maksai gluži tā pamatideja nav tāda ilgtermiņa dzīvesvieta. Jo ideja šiem te projektiem, kur ir arī visādi Eiropas nosacījumi, ir šie te ieņēmumu griesti. Un, kad mēs pārsniedzam ieņēmumu griestus, būtībā mums jāstāsta jau, vai mēs ejam tirgū īrēt par brīvu cenu, tirgus pieejamo cenu, vai mēs skatāmies un kaut ko iegādājamies no mājokļiem. Jo tieši zemās cenas īres maksas dzīvokļiem ideja ir nodrošināt šiem jauniem speciālistiem, cilvēkiem ar nedaudz zemākiem ienākumiem, iespēju iegūt mitekli, mājokli uz laiku. Vai tas dzīvē īstenosies? Skatīsimies, katrā ziņā šeit risinājums ir ne tikai zemās cenas īres maksas mājokļi, bet arī vienkārši jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību, kurā šie dzīvokļi arī būtu lielāki un pieejamāki. Un, piemēram, labs piemērs ir jau Cukurielā 29 uzbūvētās daudzdzīvokļu ēkas 2, kur ir pieejami arī, man liekas, tādi lielāki, plašāki dzīvokļi. Protams, tas ir premium klases, tāds ļoti labs kvalitātes dzīvokļi, tā ir investīcija ilgtermiņā, bet dzīvojot šādās te mājās, labi, tā teikt, nopakotās, mēs arī ikdienā daudz mazāk maksātu par pakalpojumiem, par to pašu siltumu, tāpēc tā ir izsvarama kā investīcija katram. Katrā ziņā es priecājos, ka šādi dzīvokļi ir parādījušies, jau pieejami tirgū. Un arī runājot ar vairākiem investoriem, ir interese attīstīt un celt vēl daudz dzīvokļu mājas, kas tiešām rada tādu prieku. Un mēs no savas puses maksimāli mēģināsim to veicināt. Tā. Jautājums par kanalizācijām Vasarnīcu rajonos. Kopā ar ūdens filtrācijas sistēmu nav iespējams izbaudīt ne bioloģisku un septiķu tipu. Ļoti specifisku jautājumu jūs uzdevāt par bioloģisko kanalizāciju. Es īsti neuzskatu, šis ir jāizdiskutē kaut kur sīkāk,
Tas, ko es zinu, kad no manas personīgās pieredzes, ka Jelgavas tūmā nebija problēma ierīkot šādu bioloģisko kanalizāciju ar tālāk šo, kā precīzi to sauc, no grifiem, kas izvada šo tīro ūdeni tālāk gruntī. Skaidrs, ka septiķis ir nosūts gruntī. Nav īsti labs risinājums, tā mēs piesārņojam grunti. Bet tad ir vai šie slēgtie septiķi, kas ir izsūknējumi. Protams, kā jau mēs sākumā runājām, arī ir šobrīd no šī gada būs pieejama arī šī līdzfinansējums kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem. Protams, vienā gadā skaidrs, ka mēs visas problēmas neatrisināsim, bet virzīsimies to un cerams citus gadus. Jā, tā teikt, citus gadus vēl palielināt šo līdzfinansējumu. Ceru, ka cilvēki būs atsaucīgi un vēlēsies sev ar pašvaldības līdzfinansējumu izbūvēt šos tīklus. Tā. Vai pēc sniega nokrišanas ir domāts atjaunot sniega tīrāmās tehnikas bojātos, bruģētos gājēju celiņus vai veloceliņus? Šeit jāsaka tā, ka skaidrs, ka katrai infrastruktūrai ir savs kalpošanas laiks. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz Rīgas ielu, ja, tur ar Valdeku un tālāk, tad bieži vien šī ietvara taisīta 20 gadus atpakaļ. Un skaidrs jau, ka nekas nav mūžīgs. Mums būs jāmeklē iespējas pielabot šie celiņi, kur tas ir iespējams. Un ilgtermiņā, protams, jādomā arī par kopīgu segumu atjaunošanu. Vai mēs varēsim visu momentā uzreiz nomainīt? Droši vien, ka nē. Skaidrs, jā, ka tas jādara. Jā, es skatījos, palasīju tagad precīzāk to jautājumu, ka jūs tieši minējāt Rīgas ielu. Jā, šī ir viena no sāpju zonām, kur vienkārši tas segums jau pats par sevi ir vecs un ar katru gadu paliek aizvien grūtāka situācija. Tāpēc jā, skaidrs, ka tas būs jādara, bet tas nebūs tāds viena gada jautājums, diemžēl. Jo tas, kas ir gadiem nedarīts, viņu nevar momentā vienā gadā izlabot. Bet uz to ejam. Tā. Kā jūs redzat Jelgavas pašvaldības darba digitalizācijas attīstību tuvāko gadu laikā, īpaši attiecībā uz projektu pārvaldību? Tad šeit ir varbūt tādi divi svarīgi bloki. Skaidrs, ka mums ir jākļūst digitālākiem. Viens no maniem lielajiem šokiem, sākot strādāt šajā amatā, pagājušā gada jūlijā bija, man jau pirmajā dienā kabinetā nesa čupu ar papīrā parakstāmiem dokumentiem. Un tas man cilvēkam, kurš iepriekš bija ar e-parakstu strādājis jau, manuprāt, no kaut kāda 15. gada, ja, iepriekšējos 10 gadus. Es neatceros, kad es kādreiz būtu pēdējo dokumentu advokāta praksē tiesai parakstījis ar roku. Tas viss jau sen notiek elektroniski. Tas bija liels šoks. Mēs jau esam, dokumentu aprites jomā jau pārgājuši pārsvarā uz elektronisko apriti, bet, ja runā arī par digitalizācijas rīku ieviešanu un projektu vadību, tas noteikti ir jādara. Ir jāinvestē šajās lietās, lai mēs kļūtu efektīvāki. Un šis ir, man liekas, jautājums, kur es priecājos, ka domē darbojas mans vietnieks tautsājumniecības jautājums Mārtiņš Štāls. Viņš ir ļoti zinošs šajos arī IT jautājumos, tāpēc esam jau sākuši par to domāt, bet šādas lietas nevar momentā ieviest. Katrā ziņā noteikti uz to virzīsimies bez jautājumiem vispār. Ir jāinvestē šajās lietās, lai mēs kļūtu efektīvāki un digitālāki. Turpinot jautājumu par Nameja ielu starp 1 un 2 līniju, esam 5 mājsaimniecības. Tātad visi vēlas pieslēgties pie centralizācijas, kanalizācijas un ūdens, lai to īstenot, ir jāizbūvē tīkli ap 60 metri. Ja izbūvē tīkli, tad šeit es teiktu, ka jūs esat ideāli piemēroti tai jaunai programmai, ko mēs šodien pieņēmām.
kur ir šis kopā 250,000 eiro iespējamais līdzfinansējums ūdens kanalizācijas tīkliem. Tā, es jau vienreiz šo atbildēju jautājumu, pie kā vērsties. Vērsties vēl ne pie kā, bet tas, ko jūs varat pašlaik izlasīt, sagatavoties, ieiet Jelgavas domas mājaslapā Jelgava LV sadaļā domas lēmumi vai domas sēdes, vai vienkārši ierakstāt Google Jelgava domas sēdes, un jūs varat pastīties saistošo noteikumu projektu, ko mēs šodien domas sēdē apstiprinājām, un kura šī kārtība ir paredzēta. Mums vēl ir jāsagaida ministrijas saskaņojums, pirms tie stājas spēkā, un kad tie stāsies spēkā, tad mēs arī veidosim šo te uzsaukumu, līdz kuram termiņam var iesniegt, ko iesniegt, bet jūs jau tagad varat izlasīt šo noteikumus, šodien pieņemtos un sagatavoties, saprast, kādi dokumenti būs jāiesniedz, kur. Tā kā noteikti aicinu to darīt. Un pēc tā, ko jūs aprakstījāt, jūs esat ideāli kandidāti, lai startētu šo programmu. Tā, jautājums par, ka nav tīrītas koku akmeņu tvertnes, koka laipās svēc palienkļavās, viena jau esot salauzta. Nepateikšu precīzi atbildi šo jautājumu, bet noteikti piefiksējam. Šis būs jautājums, ko mēs lūgsim, manuprāt, pilsētas saimniecību to apsaimniekot, tad šis būs jautājums, ko mēs lūgsim paskatīties pilsētas saimniecībai. Tā. Par jauno tirgu es jau atbildēju šo jautājumu tiešai sākumā, ātri var vēlreiz. Tas jautājums ir, ka saskaņā ar attīstītāju prognozi tas ir šī gada maijs. Tā mana cerība, ka gadu vēlāk kā plānots, bet uz jāņem cerams, ka tirgus būs. Ceru pat nedaudz ātrāk. Tā, 2024. gadā tika būtiski palielināts altuma garantijas mājokļu iegādei vai būvniecībai reģionos, tā skaitā Jelgavai. 25. gada beigās izstrādāt mājokļu aizdevumu programmu. Pieļauju domu, ka daudz to varētu nezināt. Ļoti jauks komentārs. Paldies Nikam Balinskim. Jā, tiešām, varbūt, ka mums vajadzētu kā pašvaldībai šo iespēju pareklamēt, piekrītu, papētīsim šo arī, tad lūkšu domas speciālistiem piefiksēt un paskatīsimies, cik ļoti tā ir atbilstoši Jelgavas situācijai un vajadzības gadījumā pareklamēsim. Katrā ziņā liels paldies par ierosinājumu. Tā, tad es pašlaik... Jā, ar šo jautājumu jau es arī atbildēju sākumā, bet par to jautājumu, kuras ielas paredzēts remontēt vai asfaltēt, tad šobrīd lēmums konkrēts nav pieņemts. Kā es minēju, mēs vēlamies ieviest jaunu pieeju, ka šos lēmumus pieņem nevis vienkārši, vai tur kāds pazīstams kādam dzīvo, lai arī nav vispār šādu aizdomu. Mēs vēlamies pamatot šos lēmumus ar kvalitīviem un kvantitīviem kritērijiem, tātad tas ir ietekmēto cilvēku skaits, satiksmes plūsmas, daudzums, gājēju, velo pārvietošanās daudzums pa konkrēto ielu vai atkarībā, cik daudz cilvēku dzīvos konkrētās ielas. To mēs šobrīd esam lūguši speciālistiem sagatavot šādus apkopojumus par tām ielām. Un lai šie lēmumi nav tikai tādi politiski, kur mums liekas labāk, bet lai mums ir datos un informācijā balstīti lēmumi. Katrā ziņā, ko es jums aicinu darīt, tad par šīm līdzdalības programmām, kur jau mums ir saistošie noteikumi, tad tiešām variet iet skatīties jau šodien Google ierakstot vienkārši Jelgavas domas sēdes. Tur būs pieejami šie saistošo noteikumu projekti. Mēs visus šos lēmumus domē šodien pieņēmām. Tur vēl dažiem būs jāgaida kaut kādi akcepti, bet varat jau skatīties, kas konkrēti ir paredzēts nākotnē. Tāpat Jelgava LV ir publicēts tāds detalizēts izklāsts par jauno šodien domē pieņemto budžetu, uzsvarot gan šīs līdzfinansējuma programmas, gan vispār finansējums, kas ir paredzēts.
ļoti detalizēti varat iepazīties arī, protams, Jelgavas vēstnesī, kas iznāks nākamnedēļ. Arī būs šī informācija ietverta, tā kā mans aicinājums ir tiešām iepazīties, jo budžets faktiski skar, tas ir svarīgi, ļoti svarīgs dokuments pašvaldībā, viņš skar daudzus jelgavniekus. Aicinu vienkārši iepazīties. Ja jums būs par budžeta jautājumu, es tos varēšu atbildēt gan nākamajā tiešraidē pēc februāra domas sēdes, kārtējās domas sēdes, pēc tam martā vai citos formātos. Katrā ziņā aicinu tiešām iepazīties ar šo informāciju, ko tad mēs esam paredzējuši finansēt šajā gadā. Jautājums par Namēju, vēl pēdējais jautājums atbildēšu par Namēju ielas bērnu dārzu. Vai viņš būs piepildīts? Es uzskatu, ka noteikti būs piepildīts, jo, kā mēs redzam, tad ar valsts ģimnāziju un ar tehnoloģiju vidusskolu, ka vecāki ļoti vēlas, lai viņu bērni, jaunieši mācās šajās izremontētās, rekonstruētās vai jaunās izglītības iestādēs. Es domāju, tas pats stāsts būs ar Namēju ielas bērnu dārzu. Un šajā aspektā vēl es gribu piebilst, ka šādi projekti arī piesaista, manuprāt, var piesaistīt mums papildu iedzīvotājus un arī investorus. Jo viens no investoriem, ar ko es esmu pēdējos, manuprāt, tas bija pagājušā nedēļa runājis, kuram pieder zeme salīdzinoši netālu no šī plānotā bērnu dārza, ka viņš saka, tas ir viņam papildus iegans, lai būvētu šeit jaunas daudzdzīvokļu mājas. Ja pašvaldība virzās uz priekšu ar šo projektu, tad arī es ticu tam, ka tas ir tāda papildu motivācija arī investoriem attīstīt dzīvojamo fondu, kas mums kā pilsētai ļoti nepieciešams. Un līdz ar to par tādu aizpildījumu es nešaubītos nemaz. Tā, jautājums. Ir vēl detalizēts jautājums par Pumpurielas 3A. Manuprāt, es nekļūdos, tas ir kaut kas no graustiem, bet es precīzi šobrīd no galvas neatbildēšu. Ja tas ir tas, ko es domāju, šī grausta ēka, tā ir privāta ēka. Un tas, ko mēs kā pašvaldība varam, mēs esam piemērojuši paaugstināto nekustamā īpašuma nodokli, bet es saprotu, ka tur notiek arī vēl tiesvedības starp potenciāli mantiem. Kaut kādas tiesvedības tur notiek, tur diezgan sarežģīta situācija. Mēs, diemžēl, kā pašvaldība, ko varam, to esam izdarījuši, bet ceram uz situācijas risinājumu. Tā. Paldies visiem, ka pieslēdzāties. Kā jau minēju, par budžetu lasiet jelgava.lv, mūsu tīklos arī pašvaldības. Es domāju, ka arī šodien deputāti ir ļoti plaši publicējuši informāciju par svarīgākām lietām budžetā. Meklējiet tīklos, meklējiet Jelgava.lv, Jelgavas vēstnesī būs informācija un, ja kaut kādi sīkāki jautājumi. Es arī aicinu jums tādi specifiski jautājumi, lūdzu, mēģiniet iesūtīt viņus pirms tiešraidēm, kaut kādas pāris stundas maz iepriekš vai dienu iepriekš. Jo šajos Jelgavas pilsētas kontā viņš tiek izveidots kā pasākums jau labu laiku iepriekš. Lūdzu, iesūtiet tos jautājumus, lai es varu iepriekš mums uzmest aci kartē, pastīties situāciju, jo tādi konkrētām adresēm, protams, tīri no galvas būs vienmēr grūti nokomentēt. Ir kādas lietas, ko es uzreiz zinu, bet jā, ir lietas, kuras būtu labāk uzmest aci, lai nešaujam greizi. Katrā ziņā paldies, ka pieslēdzāties, paldies par atbalstu, esam sirsnīgi pastrādājuši pie budžeta cilvēkiem. Vēlos novēlēt mums visiem tādu labu sadarbību šajos līdzfinansējuma projektos un tiekamies atkal citos formātos.